Pagaidām Ventspils tehnikuma audzēkņi mācības aizveda 6 pilsētas vietās. Šobrīd aizved Ventspils tehnikuma būvdarbu noslēdzošais etaps. Ja nebūtu paspēts iekļauties grafikā, tad būvuzņēmumam būtu jāmaksā aptuveni 11 000 eiro par katru nokavēto dienu. Būvniecības darbi ir beigušies. 24. novembrī Ventspils tehnikums organizēja pieņemšanu no būvnieka būvdarbiem, bet šis pieņemšanas nodošanas akts ir sagatavots, bet pieņemšanas nodošanas aktam klāt vēl nāk arī virkne darbu, kas ir definējami kā defektācija. Defektus novērš būvuzņēmums UPB. Tuvākajā laikā Ventspils tehnikuma vadība plāno paziņot Ventspils domai par ēkas nodošanu eksploatācijā. Tomēr to izdarīt būs iespējams tikai pēc tam, kad būs saņemts pozitīvs slēdziens no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Lai būtu pārliecināti par to, ka mūsu ēka ir droša skolēniem, visiem tiem, kas tur atradīsies, mēs aicinājām ekspertīzi no Rīgas, no Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta centrālā biroja. Un 22. decembrī 2 dienas komisija darbojās jaunajā būvobjektā, kur arī atklāja virknē nepilnību, defektu, un arī šī akta ietvaros, kas bija iekļauti, tātad arī šie darbi tiek defektācijas laikā novērsti. Plānojam, ka nākamajā nedēļā mēs aicināsim atkārtoti komisiju pārbaudīt to, kā būvnieks ir novērsis šīs nepilnības. Un atkal no Rīgas. Kāpēc? Jā, protams, no Rīgas, jo tā kā ir arī stājies spēkā jaunais būvniecības likums, arī nodošanas eksploatācijā procedūra notiks veidojot valsts komisiju, tātad, lai pēc tam nebūtu nekāda pārsteiguma ne mums, ne būvniekam, ne arī kādam citam, tātad mums arī mēs aicinām tos pašus, kas brauks pieņemt arī, lai no sākuma mums mēģina jau procesā iesaistīties un saprast, kas ar ēku ir un kas tur ir noticis. Daudz ventspilnieku un pilsētas viesi jau tagad interesējas, kad tad būs iespējams rezervēt pirmos numuriņus jaunajā viesnīcā Venta, kā arī kad apmeklētājiem būs pieejama jaunā kafejnīca. Tā nav problēma, bet, protams, Ventspils tehnikums tā ir iestāde, valsts iestāde, kura darbosies tikai gan mūsu pilsētas iedzīvotājiem, viesiem turisma sezonas laikā. Pārsvarā tā ir izglītības iestāde, kurā dzīvos, mācīsies izglītojamie, kur apgūst kādu no profesijām, ko piedāvā Ventspils tehnikums. Cenu politika pašlaik mēs jums tā noteikti nevaram pateikt, jo jaunā ēka, jaunas izmaksas, mums ir jāredz, kas notiek ar komunālajiem maksājumiem, kas notiek ar uzturēšanas izdevumiem, cik kopēji ir tie izdevumi, tad arī no tā mēs rēķināsim, kādu cenu mēs noteiksim šim pakalpojumam, jo vēl pie tam šīs ir Eiropas Savienības finansējums, un tas nav mērķis ar mērķi pelnīt. Mēs varam iznomāt ar mērķi sekt komunālos maksājumus, sekt savus uzturēšanas izdevumus, lai skolai pēc tam nebūtu jālūdz vai izglītības zinātnes ministrijai vai kādam citam, lai atbalstu mūs, ka mēs nespējam nomaksāt kādus no komunālajiem maksājumiem. Numuriņu rezervēšana būs pieejama izmantojot populārās interneta rezervācijas sistēmas, piemēram, Booking.com. Interesanti, ka kafejnīca pirmkārt tiks izmantot kā vieta, kur atsevišķi programmu audzēkņi varēs praktizēt un apgūt ārodu. Šeit pieredzējuši kafejnīcas darbinieku vadībā būs iespējams iziet arī praksi. Gita Mārtiņsona, Anika Lesnikova, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.